Labrītiņ, šo rītiņu, šo burvīgo, šo skaisto rītiņu. Un kā jūs redzat no Jeruzalemes, Izraels. Šodien es tikšos ar ļoti pazīstamu, populāru, īpatnēju pavāru Moša. Mēs tiekamies, bet ne jau viņa restorānā, mēs tiekamies, instrukcijas man ir iedots Dievu dārzā. Es nezinu, kas tas Dieva dārs ir, es tur nekad neesmu bijis, bet es jūs aicinu man līdzi. Un es redzu, ka tur kaut kas kustās, un tas noteikti ir viņš ar visu pavāru jāku. Jo! Čau, Moše! Čau! I think this is like maybe the stairway to heaven here. Welcome to the big garden of God. Es redzu, ka te Moša kustās, viņš tā kā kaza šeit augšā lejā. Hi, Moša! I knew I'd find you somewhere. Es zināju, ka satikšu tevi šajā skaistajā dārzā, Dieva dārzā, jo te viss aug savā nodabā. Salvija. Yes. Salvation, Salvatore. Yeah. In Latin we say salvia. Yeah. And Šis augs ir labākais līdzeklis pret kūņa problēmām. Runā, ka tas dziedē visu, izņemot salauztu sirdi. Kaza vai gazele, kāds te ir bijis, un apgrauzis šo augu. Dzīvnieki ļoti labi zina, kurš augs ir jāēd, ja jūties nevesels. Arī iesācējiem tā ir laba zīme, ka šo augu droši var ņemt. Es augus vācu dabai draudzīgā veidā, nenoplūcu uzreiz visu augu. Tāpat kā kaza, tā noplūc vienā vietā, pēc tam citā. Es arī nekad iepriekš nezinu, ko savākšu. Ja man ko vajag, eju meklēt. Ja tas atnāk pie manis, labi. Ja nē, saplūcu ko citu. Un to arī liec ēdienkartē. Tas ir arī tas, ko māca mūsu pārstāvētā kustība – slow food. Cilvēkiem ir atkal jāmācās cienīt dabu. Tieši tā, kā to darīja mūsu senči. Un tad arī daba mūs cienīs, baros un rūpēsies par mums. let's try to find also some sage. There it is again, jā. Es ceru, ka to var paķert uz mikrofonu, jo tā ir ganu flauta, ko mēs dzirdam tālam ataru. Viņš nav tik tālu nemaz. Šis ir vēl viens augs, ko daudz izmantojam – ciklamene. Svaigā veidā tā ir indīga, bet novārīta vai apcepta izcila. Mēs lapā stinam malto gaļu. An olive tree, which is the symbol of peace. So from the olive tree we can... Olīvkoks mums dod medu, rudenī olīvas, bet arī lapas ir cilvēkam noderīgas. But also the leaf is also good for us. Olīvkoka lapas ir viens no spēcīgākajiem ārstniecības augiem, un no tām var pagatavot ļoti garšīgu dzērienu. This is part of
Šīs akmeņu terases tika izveidotas vēl Bībeles laikos, lai pasargātu augsni. Pretējā gadījumā lietus to aizskalotu projām. Šie akmeņu krāvumi ir pieminēti arī Bībelē, pravieša Jesejas stāstā par vīnogu audzēšanu. Šis ir mandeļu koks, bet augļi vēl ir zaļi. Very strong now. Yeah. Kad pērkat mandeles, jūs pērkat tikai šo daļu. Tā var būt nedaudz sīva. Jūs pastaigājāties un runājat par šejienes garšaugiem, kuru dēļ mūsu siers ir tik īpašs. Kazas ir ļoti izvēlīgas, tās ēd dažādās ganībās dažādus garšaugus, kas atšķirīgi ietekmē piena un attiecīgi arī siera garšu. Pasture areas, you have different flavors going into the milk. I think one of our Viens no mūsu interesantākajiem sieriem ir cheese šis. that is called tamal. Tamal is made during spring. To taisām tikai pāris mēnešus gadā, tikai pavasarī, kad kazām pieejami pavasara garšaugi. Only time of the year we make it. And go into a very specific grazing area with sirapos and Šis siers ir noturēts tikai 3 mēnešus. only 3 months. Yeah. Ļoti patīkama smarža. It's not smelly, it's very pleasant. You'd think something would be very quite pungent, but no. I think that's the beautiful Tas ir tas patīkamākais. Šejienes kazu pienam nav tās dažkārt nepatīkamās smaržas. Yeah. This cheese is the first cheese from the first milk. Šo sieru taisām no pirmā piena, kad kazas beidz barot tikko dzimušos kazlēnus. Yes. But after we start milking, the lactation So when was this? Kad šis siers ir taisīts? Pirms 8 mēnešiem. it's being covered with grapes. And to get the yeasts from the grapes. Yeah. Because the yeasts have a few interesting characters to it. They eat a lot of sugars. They transfer most of the sugars. Tas nogatvinājās vīnogās. Tām rūkstot izdalījās cukurs un alkohols, kas padarīja šī siera garozu gludu un vienmērīgu, kas savukārt atšķirās no šī siera garozas, kas ir raupja. From the outside. So if you see the coat on this cheese is very smooth, very even. Yeah. Not like this cheese, which is very rough. Yeah. If you were intrigued with other cheese, this one you'll find very Lūk, interesting. vēl viens siers ar ļoti spēcīgu un izteiktu garšu. Šis arī ir ļoti jauns, apmēram 4 mēnešus. This cheese is very young also. It's about 4 months old. It's very strong. And to think that these Interesanti, ka šie garšaugi ir atbildīgi par siera garšu. Tie ir atbildīgi par visu. Yes. And this cheese is covered with oil as well. Šis siers arī ir interesants. Tas nogatvinājās olīveļā. Olive oils, the olive trees you've seen in the entrance there. Un piens ir no tām pašām kazām? Jā, no tām pašām kazām. Tikai katrs siers tapis dažādās sezonās, kad kazas ēd citus garšaugus.
pastaigāsim visu tirgu, un tad mēs gatavosim mošā, restorānā Eukaliptus. Es dzirdu, ka arī tas restorāns, viņš arī ir fenomenālā vietā. Wow. Šīs ir ļoti populāras Latvijā. Cūku pupas. Tās, starp citu, ir arī minētas Bībelē. Mēs tās saltējam kopā ar gaļu. Ņujorkas restorānā Nobu šāds daudzums maksā $10. ברוך השם, מה העניינים? This is the za'atar that So this is the hyssop, thyme, together with sumac sumac, and sesame seeds. and sesame And seeds. this is the Arabic za'atar that we did the bagel or eat it. Un šeit ir hysops, timijān, sesamsāk, un te ir tas pulvers, kas ir noslēpums katram. Maisījums no garšvieliem, garšaugiem. Thank you. Paldies. Un var redzēt, ka šis ir īsta rokadarbs. You kick me. Ja es daru kaut ko nepareizi, iespēr mani. Labi. Redzēt zemenes aprīlī nedaudz neierasti, bet te jau ir citādāk. To ir arvien vairāk, tādēļ cenas krīt. Tām ir brīnišķīga smarža. Izrēlā ir zemeņu laiks, aprils ir, cena krīt uz leju, 46 šakli par 1 kilogramu. Tu zini, man jāsaka, tikpat labas, tikpat garšīgas, kā Latvijā. Viņas ir. Kaislības auglis, faktiski viņi par velti. 8 šakli par 1 kilogramu. Pa velti. Halva. Jā. Mājas roka taisīt halva kopš 1947. gada. Sagaidīt, čiploka laiks, zemeņu laiks, bet mēs redzam te kalni ar čiplokiem. Tagad labākā cena ir, un tagad te viss sapērkās, aizved mājās, pakariņi, pat kaltēviņi. Te ir sezonas sākums. No kura Izraēlas reģiona nāk vieģes? Tās aug visā Izraēlā. Hallo. Hi. Jēredesa. Un var redzēt, ka šis ir īsta rokadarbs. This is the merguez, the Moroccan spicy... This is what we call slow food. It's considered modern. Modern, yeah, this is a modern. Šī ļoti moderns aparāts esot. Arbūzu sēklas. Un es, kas tur iekšā ir, es tiešām nezināju, ka arbūzu sēklas var būt tik patīkams.
Nē, tā kā maza kukainīša izskatās te. This is roasted chickpeas. Roasted Green chickpeas. chickpeas. Hummus. Yes. What? You see? Mine was empty. Šitās ir aunu pupas, bet viņas ir apceptas. No šītē viņi taisa hummus. Viens no ielas ēdieniem ir falafel. Tagad jūs redzēt, patās man bija tā svaiga aunu pupa. Šeit viņš ir sakalts, samalts, un te viņš ir tad izcepts. Un šeit ir tā tradicionāla veids, kā viņš šeit ir pasniedz. Un pitas maizē viņi ieliek tur salātus ar gurķi, tomātu, tad to cepto aunu pupas, tad tahīnī mērci, marinēto gurķi, sarulē. Un te var pielikt klāt asumu, maigumu, saldumu, kā vēlās. Mēs satikamies, kā saka, Dieva dārzā. Mēs iztaigājam Jeruzalem tirgu, un tagad man liks pie darba. Maybe you can tell us where Pastāsti, kur mēs tagad atrodamies? Mēs esam Jeruzalemes vecpilsētā. Šī ir īstā vieta, kur gatavot ēdienu no Bībeles. Mēs gatavosim kaut ko, kas minēts Bībelē? Jā, mēs gatavosim vīģes, kas ir viens no 7 Bībelē minētajiem augļiem. Mēs tās pildīsim ar vistas krūtiņu un sautēsim saltskābā mērcē. Tātad vispirms ielējam pannā olīveļu, uzkarsējam un cepam sīpolus. Vistas krūtiņu vajag sagriezt mazos gabaliņos. Ja es daru kaut ko nepareizi, iesper mani. Labi. Nedaudz mazākos gabaliņos. Parasti receptes pie manis atnāk miegā vai laikā, kad mostos. Ar laiku es sapratu, ka pie gultas jātur piezīmju blociņš un pildspalva. Taču šī recepte pie manis atnāca citādāk. Tas notika virtuvē, tā bija piektdiena, un es pa logu ieraudzīju vīru ar milzīgu vīģu grozu uz galvas. Un tajā brīdī pie manis atnāca šī recepte. Vistas krūtiņa jau ir nedaudz apsālīta. Sāli daudz nevajag, jo, kā jau teicu, vista jau ir apsālīta. Šķipsniņu piparu. Mēs izmantosim arī kardamonu, jamaikas piparus un kanēli. Šādā veidā var dabūt nedaudz apsulināta kanēļa. Pievienojam arī parasto kanēli. Vēl nedaudz sāls. Gaļu tagad atdzesēsim, bet pannu vēl izmantosim. Tur ir palicis vistas labākais. Pannā liksim tamarinda pastu. No kurienes tā nāk? Tā ir pasta no tamarinda, jeb Indijas dateles augļiem. Tamarinds ir mūžzaļš koks, kas aug tropu zemēs. Tagad mēs pievienosim tās pašas garšvielas un tamarinda koncentrātu.
Ja mēs lietotu tikai šo, ēdiens garšotu pēc zālēm. Kaut arī izejviela ir viena, pasta no koncentrāta atšķiras. Atkal apsulinām kanēli, kamēr šis vārās, sagatavosim vīģes. Šīs ir svaigas, mīkstumu izņemsim, no tā var pagatavot brīnišķīgu vinegretu. Nu pat pieliekam cukuru klāt, un šī ir dateļu sīrups. Šīs arī ir vīģes, tikai vītinātas. Nedaudz iegriežam un pildām ar gaļu. Sāksim ar vītinātajām, jo tās ir jāsautē nedaudz ilgāk. Tās ir sautējušās 10 līdz 15 minūtes. Vītinātās ir sautējušās nedaudz ilgāk. Nu, tās ir gatavas. Tamarinda mērcei ir ļoti bagātīga krāsa, gluži kā šokolāde. The combination, the texture. Starp svaigajām un vītinātajām ir liela atšķirība. Man vītinātās nepatīk, bet ko lai dara, ja cilvēkiem tās iet pie sirds? Satriecoši. Šo sajūtu dēļ man patīk ceļot. Thank you very much. Man bija liels prieks būt daļai no jūsu komandas un parādīt cilvēkiem Rīgā kaut nelielu daļiņu no svētās zemes virtuves. Un varbūt viņi vēlēsies atbraukt. Nekad neticēju, ka reiz kopā ar tevi gatavošu tik skaistā vietā tik garšīgu ēdienu. אנחנו צריכים 2 פלפלים ירוקים, 2 פלפלים אדומים, 2 פלפלים צהובים, 2 פלפלים ירוקים בהירים. Kā vislabāk iesākt dienu? Vaicā tiem, kuri zina. Rīta padomu. Ko mēs bērni ēdīsim pavasara rītiņā? Un pavasarī ir jāēd tas, kas ir dzīves un kas ir svaigs. Tagad man te ir ananās, man te ir banāns, man te ir kīvi, man te ir avokado. Man te būs jogurta kokteils. Tīrs biezs jogurts, ne? Kokteilam nav katreiz jābūt saldam. Metiet to ideju ārā, es taisīšu sāļo kokteili. Un es šorīt taisīšu avokado kokteili jums. Viņam jābūt tādam, kad var ielikt iekšā karoti. Un viņš viegli iznāk ārā. Un liekam to arī mūsu jogurtiņā. Liekam piparmētru, tuč, svaigi melnos pipars, sāli. Es viņu gribu dzīvāku, un šeit es likšu te kviešus. Atliek uzlikt plāka virsū, ieslēgt aparātu, un mēs katreiz sākam uz lēno. Un viņš ir tik labs, ka viņš ir vērts likt vislabākajā šampanieša glāzē. Es tagad nobeigšu arī ar auzu pārslām. Es uzspēršu pa virsu piparmētru.